K2. Šobrīd uzņēmums jau vairs darbojas tikai kā krematorijas, tam Lietuvā pieder Lietuvas krematorijas. Tas iepriekš bija arī darbojies apbedīšanas biznesā, bet šo te apbedīšanas biznesu bija paziņojums pagājušā gada izskaņā, ka šis bizness tiek pārdots. Un uzņēmums biržā ir kopš 2015. gada. Tirgus kapitalizācija tam ir 9,41 miljonus eiro un apgrozījums nedēļā 80,000 eiro. Valuācija, ja bija rādītājs 17,2 un dividendu ienesīgums 3,3% pēdējiem 12 mēnešiem. Un šeit ir kaut kāds potenciāls speciālai dividendē, ņemot vērā to, ka ir pārdots šis te apbedīšanas bizness. Bet par pašu krematoriju biznesu tur varētu būt arī jautājumi. Iepazīstoties ar informāciju, es secināju to, ka ilgu laiku šis bija vienīgais krematorijas Lietuvā, bet pēdējā laikā ir saradušies vairāki, jau jauni ir atvērti, ir kļuvusi lielāka konkurence, un tad būtu sīkāk jāiepazīstās. Bet, kā redzējām, 9 miljoni tirgus kapitalizācija, neliels uzņēmums ar apgrozījumu salīdzinoši pat īstenībā, ar kuru var kaut ko izdarīt, bet ir jābūt uzmanīgiem jebkurā.